savus... Runāsim latviski, bļaļ. Aprakstā. Kā runāsim latviski? Tu jau sakot, runāsim latviski, jau bļaļ, pasaki bļaļ, kas nav latviešu bļaļ. Tas ir kriefu vārds, tas ir kriefu. Kriefu. Kā teica Lindermans, man jāiet glābt kriefi. Ļapuķi. Tēt mēs aiziesim nelielā liriskā pauzē, kurā skanēs jau kaut cik saprātīga mūzika. Un jā, būsim atpakaļ pēc mūzikas pauzes.
Un tā, mēs esam atgriezušies studijā. Šī dziesma ir beigusies, un tagad mēs varam turpināt. Tagad es vēlētos uzzināt prezidenta Koka viedoklī par lielo radio apdirsēju Artūru Kaimiņu, kuru mēs arī šobrīd apdirsīsim. Viņš īstenībā ir baigais pidarās, un pirms šīs radio intervijas vajadzēja pateikt visiem bērnu vecākiem, lai aizsūta bērnus uz citu istabu, vai bērniem aizsūtīt vecākus uz citu istabu. Vai vienkāršākais variants uzlieciet austiņas? Tieši tā. Tātad, ko tu domā par Artūru Kaimiņu? Artusu. Bet tas pohuj. Nu, vienalga, mēs viņam pizdi iedosim, tā kā Gačo. Pareizi. Es gribētu redzēt, kā Gačo izārda viņam purnu, tas būtu labi. Gačo tieši tā arī noteikti izdarīs. Nu, ja vienīgais Kaimiņš nenomīzīs. Tātad, kā tu vērtē radio šovu Suņbūdu? Kā kuru reizi, bet lielākoties, tā. Patīk paklausīties, ko pa citiem, kā viņš citus apdirš, kā viņu apdirš, kā viņš netiek līdzi, un... Kur ir tā mīļākā intervija? Mīļākā intervija? Ar Ģirtu Ķesteri. Cik reizes nedēļā tu droši? Tas ir izrauts no konteksta. Nu, pagaid. Mēs taisam radio interviju. Smags jautājums. Patiešām smags. Tātad prezidents Koks izvairās no tēmas, cik reiz nedēļā viņš drošī, bet... Akramiņ, cik reiz nedēļā tu drošī? Pagaid, es tev uzdod jautājumus. Nekās es atdod atbildi ar jautājumu. Nu, ja tā godīgi, citreiz 7 līdz 14 reizes nedēļā. Vai dienā? Nedēļā. Nu, kā citreiz man uznāk tā, ka gribās 2 reizes dienā. No rīta un vakarā. Jā, no rīta un vakarā. Stundu laikā zem sēdeklīša. Nē, zem soliņa. Skolā es vēl to neesmu izmēģinājis, bet tuvākā laikā domāju, ka es izmēģināšu. Citreiz ir uznāk tā, ka es to daru tikai dažas reizes mēnesī. Tas ir ļoti rēti, bet kaut kas pazīstams. Tad es esmu ļoti aizņemts un man atliek laika tikai gulēšanai, Twitterim. Un intervijām. Jā, viss brīvais, intervijas tagad mums ir kādu laiku bija nolikts. Aizmirst piebilst. Savus ieteikumus, ar ko mums vajadzētu veidot interviju tālāk, un kā jūs domājat, kā jums patīk, lūdzu apakšā komentāros vai nu YouTube vai kaut kur. Kaut kur, vai arī Twitterī. Jūs varat man rakstīt un sekot @kramins ar 2s. Arī to es ielikšu YouTube'am descriptionā. Es uzlikšu linku. Varbūt prezidents Koks arī vēlas, lai viņam seko, vai viņš tieši tagad negrib atklāt savu īsto identitāti. Nē, es neatklāšu. Viņš neatklās. Es būšu Misters X. Nē, tu būsi Misters prezidents Koks. Tātad tagad mazliet atkal liriskā atkāpīte, jo man zvan telefons, un drīz būsim atpakaļ studijā.
Esam atgriezušies studijā, varbūt jūs to nedzirdētu, pēc es atkārtošu. Esam atgriezušies studijā. Mēs vēl joprojām esam studijā ar misteru prezidentu Koks un, protams, Žeņa Kramiņš. Un šīs ir Radio Vienradži LV, bet nezinu, kāpēc linkā ir norādīts TV. Tātad pieņemsim, ka tas nav svarīgi, LV vai TV vai LV TV. Pēc idejas man visu laiku liekas, ka tas ir, gribās teikt TV, bet tad es saprotu, tas ir radio, tas nevar būt TV, tāpēc jāliek ir LV, un vienradzīs, nevis vienradžī. Jā, tātad vārds misteram prezidentam Kokam. Ko tu labi vari izstāstīt? Par dzirdēto? Yes, it is. Yes, of course. Of course, jā. Mēs neapdiešam zirdziņu, bet jā. Tas tā. Kā jūs dzirdējāt, tas bija Adriks ar dziesmas nosaukumu Yeah! Jā, tā īstenībā ļoti laba dziesma. Jums noteikti viņu vajag patikt. Obligāti. Visas Adriks dziesmas, es jau kā menedžers, es jums varu pastāstīt, viņas var nokačāt. Links aprakstā. Gan tās ir mākslas lejuplādes, bet, par labu lietu jāmaksā. Mēs arī drīzākā laikā pievienosim arī svaigākas dziesmas, un mums būs dziesmu nedēļas topi. Un playlisti. Un jā, mazliet paklausīsimies kaut ko no pašmāju māksliniekiem, jo man atkal zvan telefons, laikam es ļoti populārs. Tā jāieslēdz. Malku mājā luktos spīd, hei rumpi pompi, jā, es vienu visu brīdi trādā lalā. Jā, es vienu visu brīdi trādā lalā. Eju es pa durvīm iekšā, hei rumpi pompi, 6 malkas stāv man priekšā trādā lalā. 6 malkas stāv man priekšā trādā lalā. Es vēl līgojos kapos, hei rumpi pompi, šī jau visā miks. Diemžēl šai dziesmai ir jāpienāk galam, jo mums ir šī radio pārlūkā ir atļauts tikai pusstunda, kas ir 30 minūtes, un tās 30 minūtes skan beigām, tuvojas beigām. Tāpēc es ar prezidentu Koku jums sakam uz redzību. Peace out. Tiksimies nākamajā radio intervijā. Sāksies īstās nogas trādas.